Mēs sākam ar situācijas jautājumiem. Ko tas nozīmē? Jums ir jāsaprot viņa pašreizējā situācija. Ja? Jūs saprotat pašreizējā situāciju. Ok, super, kā jūs šobrīd iegūstat klientus? Ja? Kādas platformas izmantojat? Ja? Kādas neizmantojat? Kāpēc izmantojat? Kāpēc tās neizmantojat? Ja? Mēs saprotam visu pašreizējo situāciju. Vienkārši jums jāsaprot, ko viņš dara. Lai mēs vispār kaut ko varētu palīdzēt, mums jāatrod problēma. Tad ir problēmas apzināšanās jautājumi. Šoreiz atkal tas viss sagrupēts tāpēc, lai jūs varētu mēģināt to savā prātā vizuāli. Jūs nelasīsiet no lapiņas. Jums tie jautājumi, jums ir jābūt struktūrai galvā. Ja? Jūs neiesiet uz tikšanos šo lapiņu priekšā. Tātad no sākuma atcerieties situāciju, pašreizējā situācija. Ko dari? Kā iegūst klientus? Kādas platformas? Kāpēc? Cik ilgi? Kas strādā? Kas nestrādā? Ja? Kādi rezultāti? Tā ir pašreizējā situācija. Tad mēs mēģinām atrast problēmu. Okay. Kādi ir galvenie izaicinājumi varbūt? Ja? Ko jūs mainīt varbūt šajā pašreizējā situācijā, ja varētu? Kuras jomas jūs vēlaties uzlabot, ja varētu? Ja? Vai jums patīk tās vai nepatīk tās? Varbūt klients jau pats sākumā situācijas jautājumos pateiks, jā, tas arī mums nepatīk TikTokā, mums nav reklāmas, mums tas nesanāk. Ja? Varbūt viņš jau pats pateiks. Tātad jāmēģina atrast tā problēma. Tātad situācija, problēma, un tad ir risinājuma apzināšanās. Respektīvi, ok, Klau, ko tu esi mēģinājis darīt, varbūt, lai, teiksim, to situāciju mainīt, ja? Vai esat kaut ko mēģinājuši darīt jau iepriekš, vai esat izmantojuši kāds cits pakalpojums, ja? Mēs mēģinām saprast, vai viņš ir kaut ko darījis, lai to problēmu risinātu.